Ātri pastāstīt, iespējams, es pat neiešu plūsmā, tāpēc, ka tas ir īsts ieraksts, kā notiek šī te vizualizācija. Un kad viņa vispār var notikt? Vizualizācija kā tāda var notikt tikai un vienīgi tad, kad katrs cilvēks ir savā, es gribu teikt, sievišķīgajā daļā. Tad, kad katrs cilvēks ir savā šajā iekšējā maigumā, tikai tajā daļā notiek vizualizācija. Pilnīgi katrā cilvēkā ir sievišķīgā un vīrišķīgā daļa, gan sievietē, gan vīrietī. Sievietēm, kāpēc sanāk iespējams vieglāk vizualizēt, ja, tad, kad iespējams kaut kādās meditācijās vai vēstījumos vai kursos, sievietē izdodas vieglāk tātad redzēt, ja, tāpēc, kad šī enerģija, kas katram cilvēkam cauri plūst, viņa ir jāmīkstina. Un jo tu vairāk esi kaut kādos brīžos, bet iespējams tieši šajos brīžos, kad notiek kaut kāda izzināšana, ja, kad notiek tāds tā kā skats vairāk iekšā šajā maiguma enerģijā, kas ir gan sievietē, gan vīrietī. Tad, kad katrs cilvēks šo te daļu sevī pieņem un zina, ka šī daļa katrā ir. Tāpēc katrs tagad pēc šī, ko es saku, var sevi sajust un saprast, vai viņš ir kontaktā ar savu šo te sievišķīgo daļu. Ja? Tāpēc, kad jūs vairāk būsiet loģikā, vairāk tādā, nu labi, tagad es sēdēšu, un tagad es aizvēršu acis, un tagad es meditēšu, un tagad es kaut ko vizualizēšu. Nebūs. Vizualizācijas enerģija ir ļoti plūstoša. Tas ir tavas iekšējās sajūtas, tas ir tavs iekšējais maigums. Tā ir katra cilvēka šī sievišķīgā daļa, kurā tu radi šo vietu, lai kaut kas notiktu caur tavu vizualizāciju. Tāpēc, lai notiktu šīs vizualizācijas, kāpēc ir jābūt kā ķermenim, iespējams tādam atslābušam, ko var darīt pirms, lai notiktu šīs vizualizācijas. Var pāelpot mierīgi, var iespējams sportot, var ieiet vannā vai dušā, vai kaut kas ar ūdeni, kas var saistīts būt, vienkārši savu avatāru drusku atslābināt, un tad, kad avatārs ir atslābināts, tad, kad ir, nevis, ka tu esi nosalis, vai tad, kad tev ir karsti, tad, kad ir komforts, plus mīnus, tāpēc visas šīs vizualizācijas un darbs ar vizualizāciju, tas ir ļoti, ļoti svarīgs un vērtīgs. Ja? Lai notiktu kaut kādas izmaiņas, lai notiktu dziedināšana, lai notiktu atbildes, lai notiktu tīrība un skaidrība vizualizācijā, ir dāvana, atslēga, kas ir dota katram cilvēkam. Viņa ir. Viņa tev tikai ir jāsajūt un jāizvēlas. Ja? Tāds mazs foršs vērtīgs ieraksts par vizualizāciju. Es ticu, kad arī šis ieraksts kādam tev atbildes un kādam noderēja. Kāpēc tas notiek vai kāpēc tas nenotiek?